dienas recepte? Nu, neko, galvenais jāatpūšas, jāizguļās. Uzturs, kaut kāda recovery diena mums šodien, jā. Tā, jāizdara viss vienkārši pareizi, lai pēc iespējas svaigāk būtu uz rītdienu. Kā pats jūties fiziski? Labi, viss kārtībā. Jā, viss kārtībā. Kaut kāds lietiņas vēl bišķiņ jāpieslīpē, lai būtu ideāli, bet uz to virzamies, tā kā būs labi. Jā. Kāda ir tā jūsu analīze? Jūs vairāk skatāties iepriekšējo spēli ar Serbiju vai jau nākamo ar Portugāli? Gan. Pastāmies uz kādām lietām, jā. Pastāmies kaut ko, kas būs iespējams līdzīgi. Jā, un tad, protams, pavisam cits pretinieks. Tāpēc arī gatavojamies individuāli tieši viņiem, bet kopumā arī pastāmies uz lietām, ko vakar darījām labi un netik labi. Ko tu izcelti, kas bija tās labās lietas? Ko es izceltu, kas bija tās labās lietas? Nu, noteikti vakar mums tā kaut kāds, nezinu, tas cīņas gars, kaut kāds komandas gars mums bija augstā līmenī ļoti. Zinājām, kad pēc varbūt sevišķi pirmās spēles, bet arī otrās, kad otrajā likās, ka bija ok, varbūt netik kvalitīvi kopumā sanāca, bet man likās, ka bija ok, un tad vakar ar visu to arī, kad neuzmetām ideāli, un kaut kādas lietas varēja sajiet vairāk mūsu virzienā. Tāpat turpat vien bijām spēlē, jā, un tā kā kopumā tam ir jāiedod tādu pozitīvu sajūtu mums, jā, un jāvirzās uz priekšu. Tev šķiet, vakar mums nedaudz pietrūka? Zin kā, daudz jau ko var izvilkt ārā un kaut kādi aizmesti garām. Daudz brīvi metieni, kaut kāds neizmantots iespējas, kaut kādi arī tādi 50/50 neaizdomīgie sodi, ko mēs uztaisījām varbūt, jā, un kā varēja izvairīties. Un, kaut kāds neizmantots iespējas, gan jau, ko mums bija. Jokišs, protams, tur nospēlēja kaut kādu monstru spēli, jā, maksimālāko. Lai gan varbūt tā nemaz spēles tajā gaitā nelikās, ka bija, bet viņš tos savus punktus, viņš vāc. Bet nebija tā sajūta, jā, ka tur tā spēle bija kaut kur ārpus mūsu vispār tāda grābiena, jā. Mēs viņu varējām aizķerties un aizķērāmies, tu pat arī bijām vienkārši kaut kādas dažas lietas. Varējām izdarīt labāk, un tad arī iespējams būtu pavisam cits rezultāts. Jā, 1-1 viņam pat nemaz tik viegli negaida ar tevi, vai ne? Es nezinu. Tā izskatījās. Jā, ko darījām, ko mēs varējām tur un cīnījāmies ar viņu kā varējām, bet viņam ir līmenis un viss tas pieskāriens ap grozu un kā viņš tos arī atlēkošās bumbas savāc, jā, un samet atpakaļ. Tur ir ļoti augsts līmenis. Vai atšķiras tas, kā Jokičs spēlē Eiropas čempionātā un NBA? Kaudze? Vai atšķiras tas, kā Jokičs spēlē NBA un Eiropas čempionātā? Kā jau kaut kas drusku atšķirās, bet kopumā tās epizodes bija ļoti līdzīgas, jā, kā viņš saņem bumbu postā. Tas, nezinu, kā latviski to pateikt, bet tāds wedge screeniņš, jā, viņam kāds gāds pienāk, pieliek, viņš viņu atbrīvo, viņš ir tādā kustībā, viņš saņem postā, un tad jau no turienes viņš sāk spēlēt. Kopumā jau tas līdzīgi, jā, viņš izmanto savu ķermeni ļoti labi, viņam ļoti labas rokas arī aizsardzībā, viņš bieži vien kaut kur aizcer kaut kādas bumbas, kaut ko, tā kā tas viss tā viņa spēle NBA ļoti labi tā kā pārtransferējās uz Eiropu vai uz vienalga kurien. Tev pašam vakar tikai 7 metieni 33 minūšu laikā. Kā mēs varētu teikt, tu neforsēji vai tu jūti, ka uz tevi vienkārši tiek likts milzīgs akcents aizsardzībā no viņa puses? Jā, es nezinu, nebija īstenībā tās opcijas tik daudz, jā. Kaut ko varbūt es varēju vēl noforsēt kaut kur un kaut ko izmest varbūt, bet kopumā jā, es domāju, ka nebija vienkārši tik daudz tās iespējas. Bija arī kaut kāds piespēles, ko es atdevu, kas man patika, jā, komandas biedriem. Un tāpat jau kaut kāds tos sodiņas, es tur sagrabināju kaut ko, bet redzēs, jā, tas ir maz, 7 ir maz metiens stabili, bet redzēs, kā būs ejot uz priekšu. Galvenais, kad kā komanda mēs spēlējam pareizi un tad jau viss pareizi sakārtosies. Nākamais pretinieks Portugāle. Diezgan nezināms, būsim godīgi, vai ne? Bet tev bijušais komandas biedrs, ko tu par viņu vari pastāstīt? Kāds ir viņš kā cilvēks, kā spēlētājs? Jā, ļoti labs džeks, kā cilvēks, super vispār. 2 gadus, jā, bijām Bostonā kopā, tā kā ļoti labi viņus iepazīstas. Viņš man ļoti labi pazīst treņos, bieži sanāca vienam pret otru spēlēt, tā kā pazīstam esam. Un kā spēlētājs viņš ir, viņam ir kaut kāds, magnēts uz atlēkošajām bumbām, viņš ļoti labi vāc viņus
viņš būs tur kārtīgi jāatbloķē un par viņu jāparūpējās kārtīgi, lai viņš tur nesāk kaut kādu šovu mums taisīt. Mēs redzējām, ka viņš Eiropas čempionātā iemet savu pirmo tālmetienu karjerā. Pirmkārt, vai kaut ko tādu varēja redzēt Bostonā treniņos, un vai sagaidi, ka tāpēc, ka viņš tevi labi zina, viņš varētu izmēģināt kaut ko, kas varbūt viņa arsenālā nav redzams tik bieži? Vai viņš varētu kādu trīspunktu uzmest? Nu, vispār kaut kādā veidā izmantot to, ko viņš varbūt neizmanto tik bieži pret citiem, izmantot pret tevi, jo tev pozīcijas labāk. Nē, es domāju tā, bet es domāju, ka viņam te ir vienkārši vairāk zaļā gaisma, ja? Tur pie Mazulas viņam diezgan tur tāds, viņš tika diezgan ierobežots. Es domāju, ka te viņš tomēr var kaut ko bišķiņ vairāk pamēģināt, ja? Un viņam nav slikts metiens vispār, viņš arī visu sezonu pie tā strādā visu laiku, tā kā jā, var sagaidīt, ka viņš kaut ko no āras uzbruks vai zin kā, kaut ko jaunu mēģinās vismaz, tā kā viņš būs jāpieskata obligāti. Okay. Paldies!